Sveiki, skatītāji! Ir 2025. gada janvāris. Ir jauns gads, un es novēlu visiem mieru un saticību. Kā Latvijā, tā arī visā pasaulē. Es novēlu arī mieru un saticību nekustamā īpašuma nozarē. Bet vai tāda būs? 25. gads iesākas ar diezgan būtiskām izmaiņām. Jau pirms pusgada apmēram es publicēju video, un arī daudz kur citur noteikti esat dzirdējuši, ka no šī gada 1. janvāra Latvijā būs spēkā divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā. Kāpēc šādas izmaiņas? Tās ir sekas 2023. gada 2. māja Satversmes tiesas spriedumam, ar kuru tika noteikts, ka dalīto īpašumtiesību gadījumā, kas nozīmē, ka vienam pieder zeme un kādam citam pieder būves uz šīs zemes, atlīdzība, kas tiek maksāta zemes īpašniekam, 4% no kadastrālās vērtības, nav taisnīga atlīdzība. Kāpēc? Tāpēc, ka tā līdz pat šim brīdim, līdz pagājušam gadam, bija 2012. gada līmenī. Un patiesībā arī vēl turpinās būt šī te fiskālā. Bet atlīdzība zemes īpašniekam būtu maksājama no taisnīgi noteiktas, aktualizētas kadastrālās vērtības, kura tuvāk atbilst nekustamā īpašuma tirgus vērtībai. Tāda bija cerība. Arī pirms pusgada, teikšu godīgi, es biju samērā optimistiski noskaņots, un man likās, jā, ka birokrāti šoreiz ir atraduši kādu tīri labu risinājumu. Šobrīd es saku, ka tā ir pilnīga katastrofa. Pilnīga katastrofa, kas ir radīts. Bija slikti jau ar vienu kadastrālo vērtību, tagad vēl ir divreiz sliktāk ar divām. Un atliek paskatīties, kā tad ir. Kādas ir šīs jaunās universālās kadastrālās vērtības dalīto īpašumtiesību gadījumos. Jo tad, ja nav dalītās īpašumtiesības, tad tās lielākoties ir palielinājušās. Reizēm pat divkārši, varbūt pat trīskārši. Bet dalīto īpašumtiesību gadījumā, vismaz tos piemērus, kurus es paskatījos, piemēram, Jūrmalā apmēram pushektāra zemes gabals mīnus 60%, Mežciemā mīnus 34%, Purciemā mīnus 40%, 67%, 50%, 47%. Mīnus 55, Pļavniekos, mīnus 37, Imantā, neskapēc tikai mīnus 10, Ziepniekalnā mīnus 15. Kas ir noticis ar tirgu, dārgie birokrāti? Izskatās, ka pilnīga katastrofa, ka Rīgā, manis pieminētajos rajonos, ir zemes vērtības pazeminājusies 40, 50, 60%. Ja nav mainīta metodika. Taču es ceru, ka nav mainīta metodika. Jo nevar pēc vienas metodikas aprēķināt nodokli un pēc otras aprēķināt ienākumus. Es ceru, ka tas tā nav noticis. Bet šīs vērtības ir katastrofāli samazinātas, pārsteidzoši. Vismaz es tirgū neesmu redzējis, varbūt kāds man to varētu paskaidrot, bet es neesmu redzējis tik krasu vērtības samazināšanos. Un tad lūk, īpašniekam, zemes īpašniekam turpmāk nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā no šīs te fiskālās kadastrālās vērtības, bet ienākums saņems pēc universālās. Un ja vērtība ir samazinājusies 50–60%, tad loģiski arī, ka ienākums samazināsies. Un man izdevās atrast arī tādu piemēru Purciemā, nesaukšu adresi, vērtības samazinājums mīnus 67%, kas nozīmē, ka pagājušajā gadā īpašnieks saņēma 6700 apmēram, un 25. gadā saņems mīnus 490 apmēram. Ko nozīmē mīnus? Tas nozīmē, ka vairāk jāsamaksā nekustamā īpašuma nodoklis, nekā īpašnieks saņem šo te taisnīgo atlīdzību par zemes lietošanu. Nē. Tas ir pilnīgi aplami. Tas ir pilnīgi aplami, un tāpēc es uzskatu, ka šīs te jaunās universālās kadastrālās vērtības, es nezinu pēc kādas metodikas un kā pie tādiem rezultātiem var nonākt, tā ir pilnīga katastrofa. Un nevelti ir jau
Satversmes tiesā ierosināts vairākas lietas, un kārtējo reizi jau lieta tiks skatīta Satversmes tiesā. Mēģinot rast vienu atbildi uz jautājumu, kā nodrošināt taisnīgu atlīdzību zemes īpašniekam par to, ka uz viņa zemes atrodas citām personām piederošas būvs. Tas, ka šāds institūts bija pilnīgi aplams 90. gadu sākumā ieviests, tā saucamās dalītās īpašumtiesības, tas ir fakts. To mēs tikai šobrīd pēc kāda laika, jau cik gadi, turpat 30 gadi pagājuši, varam konstatēt, jā, tā bija kļūda. Tā bija ļoti liela kļūda kopumā attiecībā uz nekustamo īpašumu konceptu kā tādu. Latvija, diemžēl, toreiz ir ļoti liela kļūda izdarījusi. Bet šobrīd mums ir jādzīvo tā, kā tas ir. Tad, lūk, turpinot par šīm te kadastrālajām vērtībām, tas ir tas, ko es izstāstīju par dalītajām īpašumtiesībām. Bet redzat, šīs te universālās kadastrālās vērtības, kādreiz bija prognozētās kadastrālās vērtības, tagad ir universālās, ļoti daudzi īpašnieki saskata, ka laikam jau paies laiks, daži gadi, un šīs universālās kļūs par īstajām, vienīgajām kadastrālajām vērtībām. Un tur mēs arī redzam ļoti liels neatbilstību, dažādas blakus zemes gabali pēc ļoti līdzīgiem parametriem ar dažādām kadastrālām vērtībām. Un palielinājums 2, 3, 4, 5. Saprotiet, kadastrālajai vērtībai jau vēl ir ļoti svarīgs princips prognozējumība. Ir jāpasaka, vai uzņēmējiem, vai mājasaimniecībai, piemēram, tad cik tad būs pēc pāris gadiem? Stāsies spēkā tās universālās. Būs jāmaksā 2, 3 lielāki nekustamā īpašuma nodokļi. Es ceru, ka nē. Jautājums jau nav vērtībā, redzat. Tā jau patiesībā ir ļoti liela kļūda, ka šī kadastrālās vērtības ir ļoti, ļoti politizētas. Kadastrālās vērtības bija birokrātiem jādod uzdevums un jānosaka jau no 90. gadu sākuma katru gadu vai pa 2 gadiem. Un nevis jāiesaldē. Tā ir tā lielākā kļūda, ka politiķiem ir jāoperē nevis ar kadastrālajām vērtībām un kaut kādiem tur koeficientiem, bet ar likmi. Zemes dienests, lai nosaka kadastrālās vērtības, lai pilnveido un attīst savu vērtēšanas sistēmu, bet politiķi var operēt ar likmēm. Nāk visticamākais kādi kreisāk noskaņot politiķi un sola lielākus nodokļus. Labējie visticamākais, ka sola mazāks. Tā ir politiskā griba kādā veidā ietekmēt nekustamā īpašuma tirgu. Bet nevajadzētu, jo tā varētu teikt, traucēt darbu kadastrālās vērtēšanas sistēmai, lai gan jāsaka, kadastrālās vērtības sistēma ir novecojusi, un tajā ir būtiskas nepilnības. Un zināt, kas to saka? Ne jau es. Tas bija citāts. To saka zemes dienas ģenerāla direktora Vita Narnicka. Tātad šīs iestādes vadītāja pati atzīst, ka sistēma ir novecojusi un tajā ir nepilnības. Bet saprotiet, varētu teikt, un kas, ka viņa tā saka? Jo aiz katra šīs te vērtības, aiz katra nekustamā īpašuma ir kāds vai uzņēmējs, vai mājasaimniecība, vai pašvaldība, vai valsts, īsāk sakot, ir kāds subjekts, kuru dzīvi tas ļoti būtiski ietekmē. Nevar tā uzņēmējam pateikt, ka nākošais gads tev jāmaksā 2 vairāk. Tā nevar. Ir jābūt šai te enkura funkcijai, ka nākošais gads var maksāt nekustamā īpašuma nodokli, piemēram, 5% vairāk, 15% vairāk. Varbūt 20%. Bet ne jau 2 vai 3 vairāk. Nē, tā nevar. Tas nav taisnīgi. Demokrātiskā sabiedrībā tā rīkoties nevajadzētu. Lūk, un ar interesi gaidīsim, kāds būs Satversmes tiesas spriedums. Un kopumā es palieku optimists, lai kāda šobrīd ir katastrofāla situācija ar kadastrālajām vērtībām. Es ceru, ka birokrāti atradīs kādus risinājumus, lai tomēr nomierinātu sabiedrību, īpaši gaidot šīs te universālās, ka no tām
Šobrīd nē, jā, šobrīd rēķina no tām fiskālajām, tātad nekustama īpašuma nodokļu ziņā. Šogad nekas nemainās, bet šogad ir pašvaldību vēlēšanas. Nu, es ceru, ka nemainīsies arī turpmākajos gados, un šīs kadastrālās vērtības netiks politizētas. Tas ir mans galvenais aicinājums birokrātiem un politiķiem. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!